Putniņš noskaidro saindēšanās gadījumu virtuvē. Kitī dusmojas uz Česlavu, kurš izpļāpājies par Martas nāvi. Putniņš noskaidro, ka Solveigai bijis gan motīvs, gan iespēja saindēt virtuvē ēdienu. Kitija dzird, ka Leons iegūst pierādījumus pret Solveigu. Policists uzķers uz Kitijas meliem. Kitija mudina Solveigu bēgt. Ātri, kamēr vēl ir iespēja. Liecies mierā, ja es tagad bēgšu, tad visi nodomās, ka es iebērtu zupai to indi. Bet nav jau runa par zupu, no zupas jau neviens nav nomiris. Par ko tad? Par Martu. Leons ir uzzinājis visu par Martas slepkavību. Kā? Kādā veidā tu viņam izstāstīji? Nē, mam. Bet neviens taču nezināja. Česlavs. Jā, viņš Leonam kafejnīcā visu izstāstīja. Puļķis. Viņš bija nikns uz tevi, un es viņu pilnīgi saprotu, mamma. Nu tas skrien uz policiju, nodod savu māti, iebāk cietumā. Nevajag te tagad filozofēt, ja? Tev ir jābēg, un jo ātrāk, jo labāk, un jo tālāk, jo labāk, tāpēc, kad Leons jau vestibilā iztaujā miervaldi par sprākstvielām. Vēl viens solis un mēs paliksim šeit, divi vien. Skatoties, kā aizloga laiks maun, projām skrien. Viss jau notiks tik un tā, vai tu tici, vai ķeri, vai nē. Acis pilnas brīnumiem, šodien un tieši te. Izelposim kopā visu, kas sāk. Vai tu tici, vai nē? Halo. Jā, kafejnīca. Pareizi piezvanījāt, pareizi. Nē, viņš ir izgājis uz brītiņu, bet būs atpakaļ. Nu, varbūt es jums kaut kā varu palīdzēt. Jā. Ko jūs? Banketu? Vai cik labi. Un cik personām un kad? Jā. Ļoti labi. Ļoti labi, es tūlīt. Nē. Vai nesanāks gan laikam ar to banketu nekas. Ziniet, mums ir jātiek galā ar to klientu indēšanu. Jā. Nu, ja vairāki cilvēki. Jā. Un es arī pāris karotes no tās zupas ieēdu kopējā katlā pie... Tevi grib runāt par banketu. Viesnīcas, kafejnīcas saimnieks nāk. Jūs varēsiet viņam parunāt ar viņu. Jā, lūdzu. Jā, protams, jūs varat pasūtīt. Kam pieder šis telefons? Tev. Tā, doktor, te ir adrese. Es tūlīt iedošu telefonu numuru. Klausies, Aldi, man ir jaunam Martas slepkavības lietā. Veici, es nejaucu uz tavās lietās. Es domāju, ka tas var noderēt. Klausies, es esmu sadzinis pēdas pirotehniķim, no kuras Solveiga nozags sprākstvielas. Jā. Es atvainojos. Steidzam vajadzīgs ārsts. Tur sievietei slikti. Nu, laikam spontānais aborts. Piedod, es tev pārzniešu vēlāk, labi? Kāda velna pēc tu grābsties gar svešām mantām? Nu, bet viņš zvanīja. Nu, un kas tad ir, kas zvanīja? Ja es būtu nolīdz automašīnu pie kafejnīcas ārā, mašīnu darbotos, tu laiku tiekšā brauktu prom, ja? Nu, mašīnu, bet tas jau tikai telefons. Zini, ko būtu labāk bijusi tā mašīna? Būtu ieskrējusi kādā kokā, nevis kladzinājusi riņķi apkārt pa visu pasauli, ka kafejnīcā indēja nost. Nu, Gunari... Beidzot piezvana kāds klients, beidzot vajadzētu banketu, hobā, viss, cauri. Nu, Gunari, piedod. Varbūt vēl kaut ko sačakarē, ko? Varbūt vēl kaut ko? Es saprotu, tev tā ir neliela izklaide. Man nauda gar degunu, viss. Nauda. Zini ko? Zini ko?
Es vakar gandrīz dzīvību zaudēju, nevis naudu. Tās indēšanas pēc, vai es tāpēc reju kādam virsū. Nu, piedod, dzirdi? Mammu, nesēdi, nav laika, jābēg. Ir Leons ar policistu, tūlīt būs šeit. Pagaid, man vajag naudu, Mamma, dokumentus. nav man laika! Visas mans, es nevaru bez naudas, bez dokumentiem, bez mans. Ņem, iesākumam tev pietiks. Viss, ejam ātri. Es tev vēlāk visu aizsūtīšu. Mēs nedrīkstam skriet kopā. Būs labāk, ja neviens nezinās, ka es ar tevi sadarbojos, tā man būs vieglāk tev palīdzēt. Tagad tev galvenais ir tikt ārā no viesnīcas. Tev piezvanīšu. Labi, man liekas, ka vispār būs prātīgāk, ja tu aizbrauksi uz citu pilsētu, un tad man dod ziņu. Es pieskriešu un iekārtošu tev viesnīcā. Un tur nevienam nerādies, lai tev neviens nepiefiksē, ja? Tā, viss. Un galvenais, nezvan nevienam no savu mobilā. Zvan no taksafona. Un tā, kad tu zvani man, tad tu saki, ka tu esi man draudzene Inte, ja? Viss. Labi. Skrien. Kāda sieviete? Nu, droši vien no viesnīcas. Tur pie Petersona skundas lukas numura. Kur viņa ir? Nu, tur augšā koridorā. Labi. Un, viņa teica, ka spontānais aborts. Nu, jā. Asiņošana bija? Nezinu. Un viņa vairāk neko neteica? Ne. Labi. Paskatīsimies, kur viņa varētu būt. Nu, nākošajās sacīkstēs kaprīz noteikti ir jālaiž. Paskat, visa Anglija bijusi pakaļ kā... Paskaties, kas par uzrāvienu. Vajadzēja saukt viņu par aktrisi, nevis par kaprīzi. Sveiks, mierīgi! Sveiki, kungi! Nu, kur atslēga? No rīta. Ar visu piekarīt? Nē, nu... Kas ir? Kaut kas noticis? Nu, jā. Nu, kas? Nu, runā. Nu, tā, vienai klientei bija sācies spontānais aborts. Un Viesnīcas klientei? Es nezinu, policists nepaskaidroju. Un Leons aizskrēja palīgā. Paga, ko tad viesnīcā dara policija? Šeit tepat. Nu, šeit viņa bija. Un kur viņa varēja palikt? Es tiešām nezinu. Bet jūs nevarot, kāda viņa izskatījās? Viņai vienkārši bija slikti un viss. Nu, kaut gan, ja tā kārtīgi padomā, tad viņa bija līdzīga tai sievietei, kura nesa Petersonai pārtiku. Meitai. Vienas? Nav. Kā tad? Arī šeit nav. Jā, nav gan. Es gan skaidri apzinos, skaidri zinu, ka tā bija Petersons meita. Nu, viņa tēloja visticamāk, ka viņa speciāli gribēja novērst uzmanību. Visticamāk, viņas noteikti ir viesnīcā. Jūs zināt, kur ir dienesti ieeja? Ejiet uz turieni, es iešu uz galveno ieeju. Galvenais neizlaist viņus ārā. Un sazinieties ar izmeklētāju Putniņu, informēju par situāciju, labi? Nomierinies un stāsti visu pēc kārtas. Kas vakar notika? Nu jā, vakar Elizabete, Česlavs un Zenta saindējies, vai piedod, ar Mildas vārītu zupu. Šeit, viesnīcā, ja? Nu jā. Nu, tāpēc izsauc policiju? Nu jā, tāpēc, kad bija aizdoms, ka Solveiga tai zupai kaut ko iebērusi. Nu, un tālāk? Nu, un tad policija tad viņu tagad nopratina. Un kur ir Solveiga? Viņa savā numurā. Pagad, kungi, piedod, bet tas vēl nav viss. Kas tad vēl? Pēkšņi, radās aizdomas, ka Solveiga ir vainojama arī Martas nāvē. Nevar būt. Tas taču bija nelaimes gadījums. Es jau, vai, piedodiet. Jā, lūdzu, klausos. Mieriņ, tu klausies man uzmanīgi. Nespēr ne soli no durvīm, saprati? Jā. Viņi noteikti gribēs tikt ārā pa durvīm. Solveiga. Un ja vajag lietot spēku, protams, uz manu atbildību, uz manu. Jā, es sapratu, Leon, jā. Es vienkārši nelaidīšu viņu ārā. Labi, jā, visu, jā. Es neticu, ka kaut kas tāds ir iespējams.
Tā. Solveiga ir noslepkavojusi, Marta. Piedodiet, Leons zvanīja un teica, ka man jāgādā tā, lai Solveiga netiek pa šīm durvīm ārā. Viņa esot izbēgusi un apsargāta ar numuriņu. Kaut kāds murgs. Nu, es taču nedomāju, ka tā lieta tik nopietna. Nu, daktars taču nemelot, vai ne? Klusu, viens pīkstiens, un tu esi līķis. Šef, varbūt neņemiet to tik briesmīgi pie sirds, ka Solveiga tāda izrādījās. Jūs tur neesat vainīgs. Es skatos, varbūt jums pēc tā tālā ceļa darētu atpūsties, ko. Pasaka, kā tur tajā Anglijā tagad ir, ko? Nē, Mieriņa, es palikšu šeit. Es gribu viņai paskatīties acīs. Es nezinu, vai tas būtu to vērts, piedod, bet... To es izlemšu pats, ir vai nav vērts. Labi. Nevajag mani mierināt. Labi, es jau gribēju tikai to, lai būtu tā, labāk kaut kā tā. Labi, viss. Tā, pagaid, kā tagad ir. Kafejnīca ir ciet, aizslēdzu, tur neviens ārā netiks. Tad Kris aizgāja apskatīt saimniecības telpas, un Leons kitīs istabu. Un policija arī tūlīt jābūt klāt. Tā kā šef, Kitī, taisa vaļā. Es zinu, ka tu tur esi. Es tūlīt izlasīšu turis, taisa vaļā! Jā. Tā, kur viņi ir? Kas? Netolo muļķi, tev māte. Kāda mana māte? Kādā sakarībā? Tev kas vēl pamāc? Vai kādu vajag noiendēt vai uzsprizināt? Ko? Viņa droši vien ir savā istabā. Aha. Tu viņai palīdzi aizbēgt. Es nesaprotu. Leon, es vispār nesaprotu, par ko ko jūs runājat? Tu sapratīsi. Jūs abas sēdīsiet kā maziņā. Saprati? Es tev pēdējo reizi prasu, kur viņa ir. Kādā sakarībā vispār? Ko jūs tagad runājat? Nekas. Kam bija spontānais aborts? Tev vai man? Kāds spontānais aborts? Kāds aborts? Man vienkārši sāk sāpēt vēders. Palika slikti. Pēc tam pārgāju un es atnācu uz numuriņu. Kāds te kaut ko būs sajaucis? Tam kādam es vairāk ticu nekā tev. Pasaki, kā tas var būt? Ko? Es arī to nevaru aptvert. Es nesaprotu, kā man tas agrāk neienāca prātā. Ja patina filma, viss taču ir tik likumsakarīgi. Martas nāve, indēšanas. Un kas vēl neuzpeldēs? Es zinu, ja es to Solveigu tagad ieraudzītu, es viņu godvārds viņu piežmiegtu. Pēc tam, lai man liek cietumā vai vienalga, kur. Es nezinu, kur tā policija kavējās. Tu iedomājies, viena traka sieviete staigā pa viesnīcu, viņa taču var vēl kādam kaut ko nodarīt. Paklausies, ejam palīgā večiem viņu meklēt. Vai tev prāts? Viņai taču vairs nav ko zaudēt. Vienalga, ejam kopā. Godvārds ņemam situmos un lai viņi panāk pretī. Paļa, pa tiem sitamiem ir laba ideja. Ja nu viņa gadījumā šita ienāk. Bet neiesim, mīļā. Lūdzu, es tev lūdzu neiesim. Atceries, ko Gunārs teica, sēdiet un gaidiet, kamēr viņu notvers. Tu domā, kas var tā nosēdēt? Es nevaru, es iešu. Lūdzu, bet nu neatstāj man vienu. Es tev lūdzu. Viņi tiks galā arī bez mums. Tu tas esi. Es jau tagad uz visiem skatos ar aizdomu. Tā, tukšs, visur tukšs. Klausies, es pārbaudīju saimniecības istabas, tur arī pilnīgi tukšs. Es aizslēdzu ciet. Nu, ko tev Kitī teica? Neko. Kā neko? Melo, ka noredzējis māti. Pagaid, tu 100 punktu zini, ka viņa melo. Nu, bet tad vajadzēja piespiest viņu runāt. Sist viņu? Nu, bet ja savādāk nesaprot, nu? Loģiski, ka nestāst, kur māte ir. Māte tomēr. Klausies, Leon, man liekas, mums nav liels jēgas vazāties kopā. Varbūt es skriešu ārpusē, padežūrēšu zem logiem. Jā, nav nekāds jēgas tur Džeka dežūrē, pie tam pa augstu viņas vecumam. Nu, vecīgi, par psihiem neko nevar zināt. Viņi var izlekt arī no
Kris. Kas? Tūlīt. Kas? Solveiga. Kur? Jēziņ. Zentiņ, viss kārtībā? Zenti, pasaka lūdzu, uz kurien Solveiga aizskrēja? Nezinu, viņa atņēma manu formas tērbu, un tad viņa kaut kur aizskrēja. Uz kurien tu nezini? Paga, Zentiņ, saņemies. Nu, mēģina atcerēties. Viņa teica, uz kurien viņa skrien. Es nezinu, cik labi, ka tu atnāci. Gunčā, Solveiga ir formas tērpā? Nē, es nezinu. Jā, viņa atņem Zentai. Zentiņ, viss būs labi. Cik labi, ka tu atnāci, Krisīti, cik labi. Oi. Jā. Jā, okei, jā. Labi, jā. Un Zentai kā? Viss ir labi, jā? Nu, jā. Tu? Ko tu te dari? Tev taču bija jāsēž numurā, tevi apsargāja. Ko? Lasies, man. Kas tev vispār mugurā? Ko tas nozīmē? Kas notika? Solveiga! Kāja! Ok, labi. Neatstāj mani! Es tūlīt būšu atpakaļ. Man jāķer. Man galva! Reiks! Kāja! Ārstu sauc! Ārstu! Gunār! Sāp! Es tak pat nepieskaru. Bet sāp! Kā sāp? Uzmanīgāk! Ļauj man vajag apskatīties. Tur nav ko redzēt. Ai, tā ir lausta. Es pilnīgi jūtu tur kaut kas krakšķi, paklausies. Bet nekas tur nekrakšķi. Ko tu domā, ka es meloju? Jā, tur drusku apsvērtums ir. Ja tu vari pakustināt, tad nav lausta. Ko tu vispār saproti? Tev jau laikam lausta ir tikai tad, ja kāja ir notrūkusi un mētājas kaut kur kaktā. Kas notika? Kā sāp viņa mani pagrūda? Tev var tik viegli pagrūst, ja? Paklausies, tā vecene ir traka. Viņa nogalināja Martu un tagad ir gatava mesties virsū pārējiem. Mēs viņu noķersim. Tu nepamet mani, lūdzu. Nepamet mani, viņa atgriezīsies. Kas tad notiks?
Viņa nogalinās mani. Saproti, es esmu svarīgs liecinieks. Tu saproti? Viņa man izdarīt var visu. Visu. Es tagad esmu tādā stāvoklī. Pagam. Mēs kaut ko izdomāsim, pagam. Izdomā lūdzu kaut ko. Kur? Trenažieros? Uz kuriem viņa aizskrēja? Jā, es sapratu, stūlī būšu. Es Solveiga. Bijis trenažieru zālē, salaužu česim kāju. Ārprāts! Kādā veidā? Ležam uz turien. Nē, Krisī, tu paliec! Tu lūdzu paliec! Nu, labi. Krisīti, nu lūdzu paliec! Neatstāj, man bail ir! Krisīti, nu lūdzu! Lūdzu! Ieva! Nenāc man klāt! Es tev teicu, nenāc man klāt. Vēl solis, un es negalvoju par sevi. Zentiņ! Paklausies mani, man tagad ir jāskrien. Nu tā nav labi, ka es šeit te pie tevis, kamēr visi ķer to Solveigu. Mīļo Krisīt, bet man bail. Tu dzirdēji, ko viņi izdarīja Česītim. Viņi sagrāba un salauza kāju. Zentiņ, tev viņi neko neizdarīs. Kris, mīļais, bet tu redzi, izdarīja jau. Nu ko? Bet tu ieslēgsies, tu aizslēgs durvis, tu nelaidīs nevienu iekšā. Policija arī tūlīt būs klāt. Krisiņ, mīļais, bet es ne par sevi, es par tevi uztraucos. Nu, ja viņa tev uzbrūk, ja viņa tev salauž roku vai kāju. Zenta! Nu tad tu nesīs man apelsīnus uz slimnīcu. Nu, tev taču patiks tas, vai ne? Nu, patīk. Nu, redzi, nu. Vai, Krisīt, ko es runāju? Man nepatiktu, ka tu nonāci slimnīcā. Ko es runāju? Zentiņ, viss būs labi. Tu man apsoli? Es tev apsolu. Labi, Krisīt, bet tad tu tagad ej. Es iešu. Un tad, kad viss ir beidzies, tad tu atnāc, tu man visu izstāstīsi, jā? Labi. Un es tagad ieslēgšos, es nevienu pašu nelaidīšu iekšā. Bet tu man pieklāvēji šitā te pie durvīm. Paklausies. Nu. Saprati? Jā, nu, tagad atkārto, Krisīt. Es sapratu, es visu sapratu. Tu galvenais tagad ieslēdzies, ja? Labi, Krisīt, labi. Labi? Jā, ieslēdzies. Jā, straucieties, es jums netuvojos, viss kārtībā. Es darīšu visu, ko jūs liksiet, tikai atlaidiet vaļā manu bērnu, labi? Protams, ka tu darīsi. Tagad tā. Atdod man savas mašīnas atslēgas. Mierā. Jā. Tad tu nokārtos, lai es varu mierīgi aizlaisties no viesnīcas. Tu saprati, kuķi es ņemšu līdzi. Un nedod Dievs, ja kāds te izsauks policiju. Man nav vairs ko zaudēt. Tu darīsi visu, ko es tev likšu. Labi. Ja viņi viss būs kārtībā. Klaus, tantei, viss būs labi. Pēc tam varēs nākt pie tēta. Ārprāt, es jūtu, kā kāja pampst. Kur ir Leons? Kur ir Leons? Man vajadzīga palīdzība. Nu, vispār jau vajadzēja būt. Viņš nenāks. Viņš man ienīst. Viņš nenāks. Es vairs nekad nevarēšu dejot. Visu atlikušo mūžu man būs jāpavada ratiņkrēslā. Nu, nebūs tik traki. Būs. Johaidī! Lūk, es paņēmu atslēgas visu. Nomet atslēgas te. Labi. Atkāpies. Es tev teicu, atkāpies tu! Jā, es atkāpjos. Ņem telefonu un zvani tam impampiņam, kas tur dešurē pie ārdurvīm, lai viņš vācās prom. Lai neviens man netraucē. Mieru valdim, ja? Redziet, es zvanu. Jaunači! Vēl viens solis un mēs paliksim šeit. Viņa laikam ir iedomājusies,
iedomājušies, ka es visu viesnīcu te grasos apslepkavot? Tu liecies mierā, neņem galvā, kur manas pusdienas ir. Nav tavs pusdienas un nebūs. Man redz, tur neviens neapkalpoja. Man pēdiņās palūdza izvākties no kafejnīcas un tur vairs nerādīties. Tevi izsvieda laukā. Jā! Vai tu tici vai ķer?